Labvakar jūs mājās, mīļie draugi. Labvakar no Pučmājas, labvakar no Pasta mājas. Un laimīgu jauno gadu. Šis ir tāds laika brīdis, kad zaļā nefrīta čūska lēnītēm rāpo prom, pat ugunīgais zirgs dipadu dapadu joņo šurp vēl jau nav atjoņojis. Un tādā mīs periodā var notikt jebkas, dažādi brīnumi, dažādi pārsteigumi. Un lai mums ir pasniegs. Mums ir gan pasniegs. 9. laikstāsti. Pirmdien, otrdien pasniegs vēl ripinājās pa Jelgavas tipogrāfijas smalki gudro mašīnu ruļļiem. Mēs varam ieskatīties? Mēs varam ieskatīties. Skatāmies. Nu jā, kā jau es teicu, rulējās, un tad trešdien mēs saņemam ziņu, pasniegs esot ieviesies izdevniecībā un noliktavā. Mēs gan no savu sunu ciema iesnieguši līdz ausīm, līdz Rīgai vēl neesam tikuši, tas nekas, signāls mums ir, ar to mums pagaidām pietiek. Bet jūs iespējams, kā varbūt pat šodien, varbūt rīt, bet pilnīgi noteikti pirmdien varat sākt lūkoties pēc pasniega grāmatveikalos. Grāmatas atvēršanas svētku laiku un vietu paziņosim atsevišķi. Visticamāk, ballīte būs ap 20. Būs. Bez ballītes neviens nepaliks. Bet tikmēr, lai gaidīšana būtu īsāka un piepildītāka, 2 labas lietas. 3 konkursi un romāna fragmentu audiolasījumi. Veseli 9 fragmenti, kā pieklājās, tāpēc, ka 9 laikstāsti. Uzraksti man vēstuli ar roku, un es redzēšu tev cauri, kāds tu esi patiesībā. Rokrakstā ir visa tava būtība, kā tu vēlies, lai tevi saprot. Tieši tas nosaka, kas tu esi. Jo nesaprast, tu vari mētāties savā pasaulītē viens un nevienam nevajadzīgs. Bet mēs taču esam nākuši šo laiku pavadīt kopā. Kaut sveši, kaut tāli, bet vienā laikā. Uzraksti man vēstuli ar roku. Iedomājieties, 22. datumā drusciņi pirms Ziemassvētkiem. Viens ļoti mīļš un Pučmājai dārgs cilvēks ir rakstījis vēstuli. Sūtījis vecmodīgu apsveikumu kartiņu. Bet tā vēstule. 4 lapās. 4 lapas, lielas, ar zīmējumiem, skaistā rokrakstā. Nu sakiet, vai tas nav absolūti burvīgi? Es tikai gribēju parādīt. Kā jau mēs teicām, konkurss būs 3. Tādi rakstām esejiski, aforismīgi, dzejiski, proziski, kā jūs vēlaties. Pirmais konkurss sekojoši. Vai tavā dzīvē ir bijusi situācija, kad pasniekam ir bijusi ļoti liela vai varbūt pat liktenīga nozīme? Otrais konkurss. Ja tev būtu iespēja ar laika pasnieku nosūtīt vēstuli sev pašam vai pašai bērnībā, ko tu sev rakstītu? Un trešais konkurss. Paraugies uz pasnieka vāku. Tur. Kas slēpjas aiz paskastītes? Nu tad tā. Atbildes lūdzam rakstiski. Vai nu mūsu ar Arturu Facebookā paskastītēs, vai izdevniecības Latvijas mēdīju paskastītē. Termiņš 16. 17. janvāra pusnakts, lai veicas. Nu, tas par konkursiem. Nu jā, un tad
par lasāmiem un klausāmiem audio fragmentiem. Kā es minēju, fragmenti būs 9. Sākot ar šodienu, pareizāk sakot ar šovakaru, katru dienu, nākamo, apmēram pusotru nedēļu, mēs laidīsim gaisā pa vienam audio fragmentam mūsu ielasījumā ar Arturā instrumentālu muzikālo noformējumu. Tā būs? Tā būs. Un fragmenti, kur būs klausāmi? Ierastajās vietās. Facebookā, YouTube, SoundCloud, bet, lai neapmaldītos, visi zina, ka mūs var meklēt Pūcmāja LV mājaslapā, un tur ir sadaļa audio, un arī tur visu var atrast tur. Īsumā jaunumi tā kā apstāstīti, tiksimies atvēršanā, par to mēs informēsim atsevišķi, un nobeigumam kādi vārdi no pasnieka arī nobeigumu. Pasnieki ir laika tilts, kas savieno cilvēkus. Visādi te var nākt un iet, bet pasnieki būs vienmēr. Lai kāda būtu vara, laiki un apstākļi un šķēršļi, vēstules jāpiegādā adresātam. To prasa mūžības un cilvēcības likumi. Jo neko nevar noslēpt, viss reiz nāks gaismā. Tad no svara būs katrs saglabātais burts un vārds, katra liecība. Tad laiks atkal sāks runāt. Jā. Pasniegs būs vienmēr. Pasniegs būs vienmēr. Uz tikšanos. Tā.